Lasīsim no vēstules ebrejiem 9. nodaļas, ko jau Sergejs lasīja ievadā. Es nolasīšu vēlreiz to pēdējo 15. pantu. Un es aicinu arī, ka jūs varat savas bībeles vērt vaļā. Tādēļ viņš ir jaunās derības vidutājs, lai ar nāvi, kas izpirka iepriekšējās derības laikā izdarītos pārkāpumus, tie, kas aicināti, saņemtu mūžīgā mantojuma apsolījumu. Debes Tēvs, paldies par Tavu vārdu. Paldies, ka Tu runā uz mums. Palīdz mums būt tiem, kuri ir gatavi klausīties un paklausīt. Lūdzu, uzrunā mūs šajā rītā, tā kā Tu to vēlies, caur savu svēto garu. To es lūdzu Jēzus vārdā. Amen. Lūdzu, sēdieties. Vīrs, kura grāmatas jūs noteikti atradīsiet šajos plauktos, noteikti vairākas, ja ne pat daudzas. Vīrs vārdā R.C. Sproul ir teicis: es nevaru lasīt Dieva prātu, bet es varu lasīt Dieva vārdu. Un es nezinu, vai mēs to tā pilnībā apzināmies, bet caur Dieva vārdu mēs spējam ieskatīties Dieva prātā. Jo Dieva vārds nav tikai tāds apraksts par notikumiem vēsturiskiem, par to, kas notika un kā notika, bet tas ir arī ieskats Dieva prāta dziļumos un atbild uz jautājumu, kādēļ vispār notiek tas, kas notiek. Piemēram, viens no lielākajiem, ja ne pats lielākais jautājums, kādēļ Dievs vispār radīja šo pasauli? Kādēļ Tu, Dievs, radīji šo pasauli, kurā mēs esam piedzimuši, atplaukstam savā apziņā un tad meklējam ceļu savā dzīvē, lai rastu sajūtas, kas piepilda mūs. Un tad mēs sākam domāt par arvien dziļākiem jautājumiem. Kādēļ Dievs Tu radīji šo pasauli? Mēs iepriekšējā svētdienā runājām par šo jautājumu, un mūsu atbilde bija, ka Dievs šo pasauli radījis Jēzus kāzām, lai izpirktu savam dēlam Jēzum līgavu. Un tādēļ mēs arī tur skatījāmies uz tādu derību, kuru mēs saucam par mūžības derību, kuru Dievs ir noslēdzis pats ar sevi. Dievs pats savā trīsvienībā ir apsolījis dot mūžīgo dzīvību. Brīdī, kad pasaule vēl nebija radīta, kad neviena cilvēka vēl nebija tie objekti, kuriem dot šo mūžīgo dzīvību, un tomēr Dievs to jau ir apsolījis. Kādēļ? Tādēļ, ka lielais mērķis ir dot savam dēlam, Jēzum Kristum, līgavu. Par to mēs domājam pagājušajā svētdienā, un šodien mēs esam nonākuši vienu soli tālāk, 8. nodaļā mūsu 1689. gada Londonas baptistu ticības apliecībā. Un šodienas tēma ir Kristus vidutājs, kur tiek atbildēts jautājums, kā notiek šī izpirkšana. Tātad ir šī izpirkšana, šis mērķis, šis iemesls, kāpēc šī pasaule ir radīta, un šodien mēs apskatīsim, kā šī līgava tiek izpirkta. Un šodienas teksts no ebrejiem 9.15 atbild uz 4 jautājumiem par šo izpirkšanu. Par jautājumu, kurš to dara, kā tas notiek, kurus viņš izpērk un kādam mērķim, kam viņš izpērk. Tie būs arī mūsu šodienas 4 punkti. Pirmais būs stipri garāks, tādēļ neuztraucieties, ja jūs jūtat, ka nedomājat, ka visi 4 būs tikpat gari. Tā kā pirmais būs stipri garāks. Un mēs apskatīsim vēlreiz šo pantu, un tas ievedīs mūs fascinējošā ceļojumā no Ēdenes līdz Ēdenei. No Ēdenes līdz Ēdenei. Un mūsu pirmais jautājums ir, kurš vidutājs? Pamēģināsim vēlreiz, lai jūs arī redzat.
Nu, labi. Pirmais tātad ir jautājums, kurš, un atbilde ir vidutājs. Kurš izpērk? Mēs redzam šajā pantā pirmā teikuma daļa, tāpēc labi, ka jums ir līdzi Bībeles, arī aicinu droši ņemiet nākotnē līdzi, jo nevienmēr arī tehnika grib mūs atbalstīt, bet Bībele drukāta mums vienmēr ir par rokām. Un pirmā daļa šim pantam ir tādēļ viņš ir jaunās derības vidutājs. Ja jums ir vecais tulkojums, tur ir rakstīts starpnieks, ideja ir līdzīga. Kas ir vidutājs? Vidutājs ir cilvēks, kurš atrodas starp divām konfliktējošām pusēm. Tā, mums arī atradās iespēja tomēr uz ekrānu uzlikt, tā kā paldies komandai. Vidutājs, kā jau tas vārds pasaka, tas ir kaut kas ir pa vidu, un runa ir parasti par divām konfliktējošām pusēm, lai panāktu izlīgumu. Mūsdienās ir pat tāds amats, ko sauc par mediātoru. Angļu valodā vidutājs ir mediator. Un mediātori, man viens tuvs cilvēks ir mediātors. Es šim cilvēkam pajautāju, kā tu raksturotu mediātoru, ko dara mediātors, jeb vidutājs. Un viņas atbilde bija, mediātors ir neitrāls cilvēks, kura mērķis ir palīdzēt pusēm labāk saprast vienai otru, apzināt savas vajadzības un kopīgi atrast pieņemamu risinājumu. Un, man liekas, labs apraksts. Divas puses, katra savām kļūdām, katra savu redzējumu par lietām, katrs kaut ko mazliet pārpratis no otra. Komunikācija ir liela problēma, nespēja komunicēt. Un tādēļ tev vajag starpnieku, jeb mediātoru, jeb vidutāju. Bet ir viena būtiska atšķirība šajā gadījumā, šajā dieva konfliktā ar cilvēku. Proti, Dievs neko nav izdarījis nepareizi. Dievs neko nav pārpratis. Dievs neko nav nokomunicējis nepilnīgi. Un tādēļ šajā konfliktā visa vaina ir tikai vienai pusē, un tas ir cilvēks. Jā, šis gan ir konflikts starp divām pusēm, tomēr vaina ir vienai pusē. Un ar šis konflikts, es teiktu, ir unikāls no visiem pārējiem konfliktiem šajā pasaulē. Otru tādu jūs neatradīsiet. Šī otra puse ir tik vainīga, ka viņa ir pastāvīgi šajā pārkāpumā, šajā grēkā, kuru viņa atkārto no jauna, katru dienu. Un tādēļ ir apbrīnojami, ka tā otra puse, tā pirmā puse, tā nevainīgā puse vispār ir gatava pieaicināt kādu vidutāju, kādu mediātoru. Iedomājieties bēdīgu gadījumu, kur, pieņemsim, vīrs krāpja sievu vienreiz, otro reizi, un tā turpina. Viņš iespējams atvainojās, bet viņš turpina to darīt katru nedēļu. Kādēļ, lai šī sieva gribētu aicināt kādu vidutāju, jo situācija taču skaidra, ne? Šis vīrs nemaz neplāno mainīties. Viņa atvainošanās ir lielā mērā tukša pieklājības frāze. Bet, diemžēl, realitāte ir tāda, ka tieši tas pats notiek ar cilvēku konfliktā ar Dievu. Bībele izskatās ļoti asi un daudz runā par šo tēmu. Piemēram, viens piemērs Ecehjēla 16, kur Dievs saka cilvēkam, tu cēli augstienes katra ceļa galā un taisīji paaugstinājums uz visām ielām, un tu pat nebija kā citas maukas, jo nicināji samaksu laulības pārkāpēja, kas savu vīra vietā pieņem svešos.
Tā Dievs runā, un tas ir viens no ļoti, ļoti daudziem piemēriem, kā Dievs izsakās par cilvēku, kuru viņš ir savā ziņā pieņēmis kā savu līgavu, savu sievu. Un elgdievība ir patiesībā kā laulības pārkāpšana. Katru reizi, kad cilvēks izvēlas kādu elku, viņš izvēlas citu, nevis savu vīru, kurš ir Dievs, kurš ir viņa radītājs, kurš ir viņa uzturētājs. Padomājiet, Dievs radīja šo pasauli cilvēkam kā paradīzi, kā vīrs, kurš dod sievai visu, ko viņa vien varētu gribēt. Visu, ko tu sieviņ vari iztēloties un vēlēs, es tev to došu. Es tev došu perfekto dzīvi. Un Dievs to dod viņai, un pat pēc saviem perfektajiem standartiem viņš to novērtēja kā ļoti labu. 1. Mūzes 1.31, un Dievs redzēja visu, ko bija darījis, un redz, tas bija ļoti labi. Tas bija ļoti labi. Tas nebija tikai labi, bet tas bija ļoti labi. Tas bija tik ļoti labi, ka lielākā daļa teologu pat saka, ka šajā brīdī Sātans pat vēl nav kritis grēkā. Pat Lucifers vēl ir ļoti labs. Un tādēļ viņa krišana notiek kaut kad pēc radīšanas noslēgšanas, pēc 6. dienas, visticamāk 7. dienas, jo kamēr Dievs atdusās, vēl ir miers, vēl ir viss labi. Un tāda ir šī paradīze, kurā cilvēks, šī sieva, šī līgava, cilvēks ienāk dzīvot. Un ticiet vai nē, bet viņa nav apmierināta ar to, ko viņš ir viņai devis. Tas, ko viņa dara, viņa ielaiž vidutāju starp sevi un Dievu. Čūsku, Sātanu, Luciferu, kurš izprovocē, varētu teikt, pirmo laulības pārkāpšanu. Un tā sākās lielais konflikts. Vai šī sieva to nožēloja, vai viņa atgriezās no šī grēka, vai viņa nokrita ceļos un teica, es nekad to vairs nedarīšu, lūdzu, piedod, lūdzu, nepamet mani. Nē, viņi to turpina darīt atkal un atkal. Katru dienu. Un ne tikai šie pirmie cilvēki to dara, bet mēs redzam arī viņu bērni. Pirmais šajā pasaulē dzimušais cilvēks, Kains, noslepkavo savu brāli. Kains nokauja Ābelu, un pēc tam Dievs sauc, ko tu izdarīji, 1. Mūzes 4.10, ko tu izdarīji, tava brāļa asinis kliedz uz mani no zemes. Padomājiet, tās ir tikai 2 nodaļas starp viss ir ļoti labs un ko tu izdarīji. Starp 1. Mūzes 1. nodaļu un 4. nodaļu ir 2 nodaļas, un viss ir tik krasi mainījies, ka viss bija ļoti labs, un pēkšņi Dievam ir jāsauc, ko tu izdarīji. Man tagad ir jāklausās, kā asinis kliedz uz mani no zemes. Vīram, kurš radīs savai sievai šo paradīzi, ir jādzird, kā asinis kliedz uz viņu. Varētu teikt, paradīze ir kļuvusi par elli. Un šajā brīdī Dievs varēja aiziet, vienkārši aiziet, jo kas te vispār notiek? Un ar to varēja beigties šis stāsts, un mēs šeit visticamāk vispār nebūtu. Mēs nebūtu izdzīvojuši līdz šai paudzei, būtu viens otram galvas iedauzījuši un būtu jau sen aizgājusi vēsture. Un Dievs varēja aiziet, un tas būtu taisnīgi. Vai ne? Bet tad notiek pavērsiens tā vietā, lai Dievs aizietu, viņš liek cilvēkam aiziet. Viņš izdzen viņus no ēdenes ārā, bet jautājums ir, kādēļ? Tas nebija vienkārši kaut kādām plikām dusmām vai naida vai atriebības. Bet mēs redzam abrīnojamā kārtā, viņš to dara, lai pasargātu viņus.
Viņš to dara, lai pasargātu viņus. Te bija tā daļa. 1. Mūzes 3:22. Un kungs Dievs teica, redzi, cilvēks ir kļuvis kā viens no mums, zina, kas labs un kas ļauns, un tagad, ka viņš vēl neizstiepj roku, lai ņemtu arī no kā? No dzīvības koka. Šo atcerieties, šis būs svarīgi. No dzīvības koka ēstu un dzīvotu mūžam, un kungs Dievs izraidīja viņu no ēdens dārza, lai apstrādā zemi, no kuras viņš ņemts. Ko mēs šeit redzam, lai cilvēks neēstu no šī īpašā koka, kas ir tas otrais koks? Jūs atceraties, ēdenē bija 2 īpaši koki starp visiem pārējiem kokiem. No šī dzīvības koka, jo ja viņš tajā brīdī būtu ēdis no šī koka, viņš tajā grēcīgajā stāvoklī dzīvotu mūžam. Un Dievs varēja pateikt, dzīvo tā mūžam, jo tu jau to esi vispār pelnījusi. Bet nē, viņš pasaka, es negribu, ka tu dzīvo mūžam, tāpēc ir šis lielais risks, un tāpēc tev ir jāpamet ēdene. Un tas ir pirmais solis no viena milzīgi liela un skaista plāna. Nākamajā pantā ir teikts, un viņš padzina cilvēku un uz austrumiem no ēdens dārza, šo arī atcerieties, no austrumiem, uz austrumiem no ēdens dārza, iemitināja ķerubus ar atvāstiem liesmojošiem zobeniem, lai sargā ceļu uz dzīvības koku. Šeit sākās apbrīnojams plāns. Dievs izdara kaut ko apbrīnojumu. Viņš izdzen cilvēku un aizslēdz ēdeni ciet. Priekšā viņš noliek ķerubus kā sargus. Un svarīga detaļa, šie vārti ir uz austrumiem. Un tā nu lielais plāns ir pazaudēto ēdeni kādu dienu atkal padarīt pieejamu cilvēkam. Un tad tajā ievest šo līgavu, kura būs pateicīga, kura būs izpirkta un viņa novērtēs to, ko Dievs viņai dod. Nevis tā, kā tā pirmā līgava. Un tā lūk sākās šis ceļš šī plāna īstenošanai. Dievs izvēlas vairākus vidutājus, kuri tagad nāks un stāsies starp viņu un šo līgavu, šiem cilvēkiem, kuri risinās šo konfliktu. Jo tas konflikts ir daudz slāņains, un tāpēc būs vairāki vidutāji. Viens vidutājs ir Mūzus. Dievs sūta Mūzu, lai izvestu ārā Izraēla tautu no Ēģiptes un aizved viņu pie Sinai kalna. Un tur Dievs Mūzum liek celt telti, ko mēs saucam par sajiešanas telti. Un šī sajiešanas telts būs kā mazs modelis ēdens dārzam. Sajiešanas telts sastāv no vienas lielākas telpas, kā Sergejs lasīja ievadā. Tas ir tas pats, kas šajā šodienas Bībeles tekstu kontekstā ir atrodams. Un tad šajā lielajā telpā ir viena mazāka telpa. Dziļumā ir mazāka telpa, kurai nosaukums ir vissvētākā vieta. Vai svētumu svētums. Un kāpēc viņi ir tik īpaši? Tāpēc, ka Dievs saka, ka viņš mājos šajā vietā, šajā mazajā istabā, telpā, šajā visvētākajā vietā, viņš apsola tur mājot pie cilvēkiem. Bet ir vēl viens iemesls, kāpēc šī ir visvētākā vieta, un tas iemesls ir tas, ka šajā mazajā telpā ir līdzīgi kā ēdens dārzā pieeja mūžīgai dzīvībai. Mēs varētu teikt, tur stāv tas dzīvības koks, kurš ir jāapsargā. Un tādēļ ieeja šajā teltī tiek likta uz austrumiem, tieši tāpat kā ēdenē. Un šīs ieejas priekšā, pirms cilvēks tuvojās un nāk pie šīs visvētākās vietas, tiek piekarināts priekškars. Un uz šī priekškara tiek novietoti kas? Ķerubi. Tieši tāpat kā ēdenē. Dievs saka Mūzum, un darini priekškaru no purpura, zila, purpura, sarkana un viegli balta izšūdināta lina auduma ar izdomu darinātu, lai to taisa ar
ķerubiem. Lūk, Dievs izveido šo telpu, kas ir mazā ēdena, mazais ēdens dārzs. Un viņš noliek priekšā priekškaru ar ķerubiem, kuri sargā ieeju šajā dārzā. Un šī ieeja ir no austrumiem. Un tā nu šis priekškars nošķir šo visvētāko vietu, tajā neviens nedrīkst iet iekšā. Ja kāds iet tur iekšā, viņš mirst, tāpēc, ka viņš ienāk ar savu grēku, un Dieva klātbūtnē nav iespējams nākt, ja tevī ir grēks. Starp citu, tieši tāpat būs ar jebkuru cilvēku, kurš tuvosies Dievam tiesas dienā. Tā kā viņš nomirs, ja viņš nāks pie Dieva ar grēku, viņam būs tikai viens iznākums, un tā ir nāve, mūžīgā pazušana. Un tāpēc šajā visvētākajā vietā nedrīkstēja iet, tie bija kā ķerubi, kas sargā tevi no vietas, kura tev pašam nāks par sliktu, ja tu šajā stāvoklī tuvosies Dievam. Un tomēr ir viens izņēmums, kur Dievs pieļauj. Viņš ļauj vienreiz gadā vienai personai ieiet šajā visvētākajā vietā. Un šī persona ir atkal kā tāds vidutājs, kurš drīkst nākt starp Dievu un cilvēkiem un būt tur pa vidu. Un šis cilvēks ir augstais priesteris. Augstais priesteris vienreiz gadā drīkstēja ieiet, bet pirms viņš tur iet, viņam bija jāizpērk savi grēki un savas tautas grēki. Vienreiz gadā šo dienu svinēja, to sauca par izlīdzināšanas dienu, Day of Atonement angliski. Un par to arī šodienas kontekstā, kur mēs lasījām Ebrejiem 9, jau bija minēts. Tur ir rakstīts tā. Pirmajā telpā vienmēr gāja priesteri, ikreiz, kad veids kalpošanu, bet otrajā, tā ir šī visvētākā vieta, iegāja augstais priesteris reizi gadā, līdz ņemot upura asins, ko tas upurāja par saviem un tautas neapzināti izdarītajiem pārkāpumiem. Tātad bija jāizlej asins, jo asins izliešana ir zīme nāvei, un grēka alga ir nāve. Tādēļ jau ēdenē Dievs nokauja pirmo dzīvnieku, kā pirmo soli pretī šai izlīkšanai, un tādēļ cilvēkiem tiek doti āda no dzīvnieka, jo Dievs ir acīm redzot veids šo pirmo dzīvnieku upurēšanu. Un šeit tas atkārtojās reizi gadā, augstais priesteris drīkst ienākt. Kurš bija pirmais augstais priesteris? Tieši tā, Ārons. Ārons bija pirmais augstais priesteris, un tāpēc mēs lasām arī turpat Sinai kalna aprakstos, 3. Mūzes 3:38. Tie, kuri apmetās uz austrumiem no mājokļa, tātad uz austrumiem no šīs telts, sajiešanas telts, pret sauli slēgtu, sajiešanas telts priekšā ir Mūzes un Ārons un viņu dēli. Viņu uzraudzībā ir kalpošana svētvietā ar visu, kas Izraēla dēliem, svešinieks, kas tur tuvojas, lai mirst. Viņi bija tie, kuri kalpoja šajā sajiešanas teltī, un viņu arī uzdevums bija rūpēties par to, ka tur arī neiet iekšā tie, kuriem tas pašiem nāks par sliktu. Tālūk, bez praviešu Mūzes kā vidutāja, mums ir vēl priesteris Ārons kā vidutājs dots starp Dievu un cilvēkiem, un vēlāk nāk vēl vidutāji, un viens, kurus vēlos izcelt, ir vidutājs ķēniņš Dāvids. Viņa uznākšana skatuves ir dramatiska. Izraēla tauta stāv milzīgas problēmas priekšā un ar milzīgas, es domāju, burtiski milzīgas, proti Golijāts, kurš ir filistiešu kareivis un viņš vēlas iznīcināt Izraēla tautu. Un viņš saka, kurš ir gatavs nākt stāties cīņā pret mani? Un visi dreb no bailēm, neviens nav gatavs stāties starp Golijātu un Izraēla tautu kā vidutājs. Līdz ierodās viens puišelis, ganiņš vārdā Dāvids,
Un viņš ir gatavs iet šajā cīņā, un ar savu uzvaru pār Goliātu viņš kļūst atkal kā vidutājs starp Izraēla tautu un to, kas Izraēla tautai ir drauds. Tieši viņam vēlāk Dievs dod vēlmi uzbūvēt templi, jo viņš saka, tas nav cienīgi, ka Dievs dzīvo teltī. Mēs dzīvojam namos, un Dievs dzīvo joprojām šajā saiešanas teltī. Un tāpēc viņš vēlās uzbūvēt templi Dievam. Bet tad viņš krīt grēkā, un šī grēka dēļ Dievs neļauj viņam būvēt šo templi, bet viņš būvatļauju dot nākamajai paaudzei viņa dēlam Salamanam. Un tā top Salamana templis. Un kāds ir šis templis? Gandrīz tāds pats kā saiešanas telts, ar visvētāko vietu, šo mazo ēdeni, ar milzīgu priekškaru, daudzu kilogramu smags, milzīgs, un ar ķerubiem uz šī priekškara, kuriem ir uzdevums sargāt joprojām šo mazo ēdens dārzu. Un kā liecina mūsdienu redzamais Jeruzalemes tempļa izvietojums un plāni, tad ieeja uz šo templi un uz šo visvētāko vietu bija no kuras debes puses, tieši tā, no austrumiem. Un tā, kad ierodās Jēzus Kristus, šī ēdene joprojām ir aizslēgta. Visvētākā vieta joprojām ir aizsegta. Starp Dievu un cilvēkiem joprojām valda konflikts. Bet tad notiek kaut kas, par ko jau sen pravietis Ecehēls rakstīja attiecībā uz šo templi. Ecehēla 43:4 teikts: Kunga godība ienāca templī pa austrumu puses vārtiem. Šāds pants, kuru tu lasi, varbūt lasot cauri savam Bībeles plānam, un ko viņš izsaka. Bet tagad, zinot jau mazliet kontekstu, tu redzi, viņš ienāk pa austrumu puses vārtiem. Un kunga godība, Dieva godība. Bet ja Dievs mājo visvētākajā vietā, jo tā ir viņa mājvieta cilvēku vidū, tad kurš ir šis, kurš ienāk no austrumu puses vārtiem? Kurš ir šī godība? Par to raksta Jānis savā evaņģēlijā 1. nodaļā, 1.14. Un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību. Tādu godību, kā tēva vienpiedzimušajam dēlam, pilnu žēlastības un patiesības. Templī ir ieradies Dievs, Jēzus Kristus, kurš šķērso šo ķērubu apsargāto austrumu ieeju ēdenē. Un tas, ko viņš dara, viņš iet dziļumā visvētākajā vietā, kā augstais priesteris, bet nevis upurējot dzīvniekus un ienesot dzīvnieku asins, bet viņš upurē pats sevi. Un tā viņš kļūst par pēdējo vidutāju starp Dievu un cilvēkiem. Čārls Spērģens ir teicis, Jēzus ir Dieva roka, kas sniedzas lejup pie cilvēka, un cilvēka roka, kas sniedzas augšup pie Dieva. Jēzus ir šī vidutāja roka, kura palīdz savienot atkal cilvēku ar Dievu. Un tā, atgriežoties pie mūsu teksta, šī pirmā teikuma daļas, tādēļ viņš ir jaunās derības vidutājs. Viņš ir jaunās derības vidutājs, un šeit vārds vidutājs grieķu valodā nozīmē ieiešana pa vidu. Tātad burtiski tu ieeji pa vidu. Šajā gadījumā ieiešana pa vidu bija ļoti bīstama padarīšana. Šī zona starp cilvēku un Dievu bija kā tāda nāves zona, kurā cilvēks nevarēja ieiet.
Bet kaut kādā ziņā arī Dievs tur negāja, jo šī bija nāves zona, šī bija grēka zona. Un tāpēc nāk cilvēks, Dievs, kurš ir abas šīs lomas vienlaicīgi, un viņš ienāk šajā nāves zonā. Bet viņu arī skar nāve. Viņu skar nāve, un viņš mirst, un viņš atdod savu dzīvību par cilvēku. Kādā komentārā ir teikts, ka vārds vidutājs šajā grieķu valodā nozīmē arī šķīrēji tiesnesis, kurš garantē visu derībā, jeb vienošanās līgumā noteikto nosacījumu izpildi. Tad tu esi kā tāds tiesnesis, kurš garantē to, ka viss, kas bija līgumā noteikts, arī tiks izpildīts. Un tas ir tas apbrīnojamais, kas notiek ar Jēzu. Viņš nenāk tikai nomirt, viņš vispirms izpilda visu to, kas ir likumā dots un teikts. Viņš nepārkāpja nevienu likumu, nevienu bausli. Un tādēļ viņš ir spējīgs noslēgt šo veco derību, šo darbu derību un slēgt jaunu derību. Un to viņš arī dara. Viņš slēdz jaunu derību, tādēļ mēs šodienas tekstā lasām, ka viņš ir jaunās derības vidutājs. Viņš ar to pasludina veco par izpildītu un nāk ar jauno derību. Mēs pagājušajā svētdienā par to arī runājām. Tā tiek saukta par žēlastības derību. Un kaut kādā ziņā, ja jūs tā padomājat par krusta simbolu, tad viņš ir kā tas vidutājs, kurš guļ pa vidu uz vertikālās un horizontālās līnijas. Ar savu žēlastību apklājot šo tikšanās vietu starp Dievu un cilvēkiem, ļaujot šīm abām līnijām atkal saplūst kopā vienā vienībā. Tāds ir mūsu vidutājs, bet jautājums ir, kā tieši viņš šo jauno derību noslēdza. Kā viņš veica izpirkšanu. Un otrais punkts ir nāve ar nāvi. Tātad teikuma otrā daļa, lai ar nāvi, kas izpirka iepriekšējās derības laikā izdarītos pārkāpumus. Kā Jēzus izpirka savu līgavu? Viņš bija gatavs nomirt par viņu. Viņš bija gatavs izliet savas asins. Dažus pantus atpakaļ šajā pašā nodaļā bija rakstīts, viņš neizlēja ne āžu, ne teļu asins, bet gan pats savējās. Un reizi par visām reizēm iegāja svētnīcā un ieguva mūžīgu izpirkšanu. Vai jūs esat kādreiz darījuši kaut ko tik ļoti, ka ir bijis jālej asins? Kaut ko tik intensīvi, ka sanāca lieta asins. Kur tu jūti, jau spiežās ārā asins, bet man ir jāturpina, jo tas ir tā vērts. Viens ļoti, varbūt tāds ļoti tāls un mazs piemērs ir es spēlēju šonadēļ futbolu pēc ilgāka laika, un man izveidojās pušums uz papēža, un es jūtu viņu, bet tu jūti, ka ir tā vērts turpināt, jo nekas zeķe jau ir asiņaina, bet tas ir tā vērts, tu to vēlies turpināt darīt. Varbūt daudz labāks piemērs būtu jūs, mātes, kuras šeit esat šajā telpā, esat piedzīvojuši sāpes un arī kaut kādā ziņā varbūt asins izliešanu dzemdībās, bet jūs zinājāt, ka tas ir tā vērts, jo nāk pasaulē jauna dzīvība. Bet šie piemēri, protams, nav nekas salīdzinot ar Jēzu, kurš bija gatavs burtiski redzēt, kā viņa asins tek no viņa ārā līdz pat nāvei, zinot, ka tas ir tā vērts. Ka tas ir tā vērts, jo viņš
šajā brīdī ar to izpērk savu līgavu. Un šodien, kad mēs nāksim pie vakarēdiena, tad šīs mazās krūzītes, kuras ir šajā šķīvī ieliktas, tie ir tie asins pilieni, kurus Jēzus ir izlējis par savu līgavu. Tāpēc viņš arī saka, tās ir manas jaunās derības asins. Un tāds ir mūsu vidutājs. Viņš ne tikai runāja, viņš ne tikai mācīja, bet viņš reāli darīja. Un tādēļ mums vairs nav vajadzīgi citi, ne pāvests, ne Marija, ne svētie, kurus mēs ņemam kā vidutājus, ikonas, kurus mēs varbūt lietojam kā tādu starpnieku starp mums un Dievu, starp mums un Kristu pat. Jēzus ir pietiekams, Jēzus ir vienīgais, un tāpēc Pāvils raksta Timotejam, jo ir viens vienīgs Dievs un viens vidutājs starp Dievu un cilvēkiem. Ir viens vidutājs, cilvēks Kristus Jēzus. Ne pāvests, ne Marija, neviens svētais nav iegājis vissvētākajā vietā un izlējis savus asinis, lai samaksātu par savu tautu. Un tāpēc ebrejiem tālāk pāris nodaļas mūsu tekstam autors raksta, jūs esat tuvojušies jaunās derības vidutājam Jēzum un apslacīšanai ar viņa asinīm, kas runā daudz stiprāk par ko? Par Ābela asinīm. Atcerieties, Ēdenē 3 nodaļas pēc grēkā, pēc radīšanas, Ābela asins kliedz uz Dievu, un Dievs saka, es dzirdu šīs asins kliedzam uz mani. Bet šeit mēs redzam ierodās vidutājs Jēzus, un viņa asinis daudz stiprāk runā pat par Ābela asinīm. Jēzus asins apklāja visu. Jēzus asins spēja apklāt visbriesmīgākos grēkus. Un tāpēc ir jānāk pie Jēzus, ja tu gribi, ka tavi grēki tiek tiešām nomazgāti, tavi grēki tiek piedoti. To spēj vienīgi vidutājs Jēzus Kristus. Nav neviena, kurš pat tuvu ir tik spēcīgs kā viņš ar savām asinīm. Neviens nav līdzis ķerubiem nolikt savus liesmojošos zobenus un pamest šo sarga posteni. Bet, kad ierodās vidutājs Jēzus, ēdeni vairs nav jāapsargā. Jo mēs redzam, tad, kad viņš nomirst pie krusta Golgātā, tad viņš atkal iekliedzas skaļā balsī un nomira un redzi tempļa priekškars, kā rakstīts Mateja 27. nodaļā. Tempļa priekškars tika pārplēsts 2 daļās no augšas līdz apakšai, un zeme trīcēja un klinti sašķēlās. Šis priekškars, kurš nošķīra cilvēku no Dieva, tiek pārplēsts. Un kā viņš tiek pārplēsts? Viņš tiek pārplēsts no augšas līdz apakšai. No Dieva līdz apakšai, līdz cilvēkam. Priekškars, kurš bija tik biezs, ka cilvēks pat nevarētu viņu pārplēst, ja viņš gribētu. Un tāpēc tas ir jauns, dzīves ceļš, kā rakstīts Ebrejiem 10, ko viņš mums atvērst caur tempļa priekškaru, tas ir caur savu miesu, un mums ir augstais priesteris pār Dieva namu. Tuvosimies tam ar patiesām sirdīm, paļāvīgā ticībā, ar sirdīm, kas šķīstītas no ļaunas apziņas, un miesu mazgājuši šķīstā ūdenī. Mums tagad ir atvērta šī ēdene. Un Bībele saka, nāc ar patiesām sirdīm. Tā nav kaut kāda teorija, kurai tu tici. Tā nav kaut kāda svētu cilvēku iedvesma, pēc kuras tu dzīvo un kurai tu seko. Tās ir patiesa grēka nožēla un apziņa, ka vienīgā cerība ir Jēzus Kristus asins un viņa upuris.
un nākšana šādā ticībā un šķīstīšanās no visa, kas tevī ir grēcīgs, un miesas mazgāšana šķīstā ūdenī, ko mēs varam arī pārsaukt par kristību, kurā tu pasaki, es esmu apzināti gatavs iet šo soli un atdot Jēzu tev, jo es gribu būt drošs, ka tu esi tiešām mans vidutājs. Nevis, ka es esmu turējis citus kā vidutājus sev starp mani un tevi, uz kuriem es patiesībā lieku to paļāvību. Un tā Jēzus ir lielāks par Mūzu, par Āronu, par Dāvidu. Viņš ir kā vidutājs, kur ir visi šie trīs, šis praviešu loma, priestera loma, ķēniņa loma, apvienot vienā. Par to arī runā mūsu ticības apliecība 8. nodaļas 9. pantā, kur ir teikts, šis vidutāja amats starp Dievu un cilvēku pieder vienīgi Kristum, kurš ir Dieva draudzes pravietis, priesteris un ķēniņš. Kādēļ šīs lomas 10. pantā ir aprakstīts, šis amatu skaits un izkārtojums ir nepieciešams, jo mūsu nezināšanas dēļ mums ir vajadzīgs viņa pravieša amats. Un mūsu atsvešinātības no Dieva dēļ, kā arī mūsu vislabāko kalpošanu nepilnības dēļ, mums ir vajadzīgs viņa priestera amats. Kā arī mūsu izglābšanai un pasargāšanai no mūsu garīgajiem pretiniekiem, mums ir vajadzīgs viņa ķēniņa amats. Jēzus ir pilnīgais vidutājs. Ne tikai izpērkot, bet arī sargājot savu līgavu, kura turpina dzīvot šeit virs zemes un kurai ir pretinieki. Bet šis ķēniņš ir gatavs par viņu iestāties un sargāt. Un tas aizved mūs pie trešā jautājuma, kas tad ir šī līgava, kuru viņš ir izpircis ar savām asinīm? Kurus? Un šis pāns saka, tie, kas aicināti. Viņš ir jaunās derības vidutājs, kas izpirka tos, kas ir aicināti. Ievērojiet, te nav pateikts, lai saņemtu visi. Te ir pateikts, lai saņemtu tie, kas ir aicināti. Arī mūsu ticības apliecība 1. pantā, 8. nodaļā saka, viņam Dievs no visas mūžības deva tautu, kas būtu viņa dzimums un kas caur viņu laikā tiktu atpirkta, aicināta, attaisnota, svēdarīta un pagodināta. Tuvākais pants varbūt no Bībeles, kas vedina mūsu šo vārdu aicināts, ir Romiešiem 8.30, kur ir teikts, bet par kuriem viņš jau iepriekš ir noteicis, tos viņš arī aicina. Un kurus viņš aicina, tos viņš arī attaisno. Un kurus viņš attaisno, tos viņš arī pagodina. Nākamajās 2 svētdienās, ja Dievs mums ļaus, mēs domāsim par tēmām cilvēka brīvā griba un pēc tam Dieva iedarbīgais aicinājums, kas būs tādas tā kā 2 puses šim jautājumam, kuri tad ir tie aicinātie. Bet katrā ziņā tev tas nozīmē to, ka ja tu dzirdi viņa aicinājumu šodien, tad nāc pie viņa, lai atrisinātu šo konfliktu ar Dievu. Atsaucies un neatliec to, jo tu nezini, cik ilgi tev vēl būs šis aicinājums pieejams. Tev nav varas par savu laiku, par saviem gadiem, par savu dzīvi. Un tāpat arī tev nav varas par savu tukšumu, bēdām un to nemieru, kas tevī ir, kuru tu domā varbūt atrast un nomierināt citos veidos. Bet šis aicinātājs saka, šis vidutājs saka, Mateja 11.28, nāciet pie manis visi, kas esat nopūlējušies un zem smagas nastas, un es jūs atvieglināšu. Šis aicinājums atskan visiem,
arī tev šodien. Te ir rakstīts, nāciet pie manis, kuri visi. Un tomēr mums ir atkal ierobežojošs vārds, kas saka, tie, kuri esat nopūlējušies. Ja tu dzīvo dzīvi un tu saki, man viss ir kārtībā, es jūtos labi, man nekas netrūkst, nekāda problēma nav, viss iet tā kā plānots, esmu piepildīts un es dzīvoju, kā es pats gribu, tad tev visticamāk neinteresēs šis aicinājums. Bet ja tu esi nopūlējies zem smagas nastas, un es domāju ne tikai ārēji, jo ir daudz darba un varbūt rūpes, bet iekšēji tā sajūta, ka mani neapmierina viss tās, pēc kā es dzenos. Un tā nasta kļūst arvien lielāka dzīvē, jo ilgāk tu dzīvo. Tad šis aicinājums ir tev. Jo tā nasta ir tas grēks, kas ir tevī, ko tu varbūt pat negribi saukt par grēku, bet tas ir tas joprojām grēks un tas tukšums. Un tāpēc tev ir vajadzīgs šis vidutājs. Un tas aizved mūs pie pēdējā jautājuma. Kurš izpērk līgavu vidutājs kā ar savu nāvi un savām asinīm, kurus aicinātos? Un pēdējais jautājums ir kam? Kādam nolūkam? Un mūsu teksts saka mantojumam, lai saņemtu mūžīgā mantojuma apsolījumu. Šis vidutājs Jēzus ieiet šajā baisajā zonā, nāves zonā un nomirst tādēļ, lai izpirktu savu līgavu. Bet kam? Kas ir tas iemesls? Tas mērķis, tā doma, jēga, kāpēc Dievs vispār to pirms pasaules radīšanas iztēlojās un izdomāja un gribēja un nodomāja un noteica. Tur ir jābūt kaut kam mežonīgi, svarīgam, lielam, skaistam. Kas tas ir? Tas ir daudz kas, jo tas ir kaut kas tik skaists, ka tur varētu skaitīt rindām garām, uzskaitīt lietas. Tas ir daudz kas, bet galvenais un no visām šīm lietām, kuras ir iekļauts šajā mantojumā, visaugstākā cena, visvērtīgākā ir mūžīgā dzīvība Dieva ģimenē. Mūžīgā dzīvība Dieva ģimenē. Tas ir kaut kas tik liels un tik neiedomājams, ka man par to runāt būtu... Es nezinu, es par to nevaru runāt, jo tas ir daudz lielāks par to, ko var izteikt ar vārdiem. Bet atcerieties, mēs caur Dievu vārdu varam ieskatīties Dievu prātā. Un Dieva vārds saka, ka cerībā uz mūžīgo dzīvību Titam 1:2, ko uzticamais Dievs apsolīja pirms mūžīgiem laikiem. Mūžīgā mantojuma apsolījums, lūk, te tas ir. Mūžīgā dzīvība un apsolīta. Dievs to apsolīja. Pirms bija Ēdena, pirms bija Ādams, pirms bija grēks, pirms ķerubi sargāja dzīvības koku, pirms Mūzes cēla sajiešanas telti, pirms Ārons iegāja visvētākajā vietā pirmo reizi, pirms Dāvids izvēlējās, iedomājās celt templi. Pirms vispār tika radīta pasaule, Tēvs dēlam jau bija apsolījis mūžīgo dzīvību viņa līgavai. Un šis mantojums ir neizsakāmi lielāks par jebko, ko tu varētu testamentā saņemt no kāda cilvēka. Vienalga, vai tie ir lieli īpašumi vai kāda naudas summa. Šis ir kaut kas daudz lielāks, ierakstīts tavā testamentā, tev novēlēts Dieva testamentā. Daudz lielāks nekā jebkas, par ko tu pat varētu sapņot. Un tas ietver Dieva
ģimenes uzvārda nodošanu tev. Tu saņem Dieva ģimenes uzvārdu uz mūžiem. Tas ietver ēšanu no dzīvības koka bez bailēm. Tas ietver dzīvošanu Dieva klātbūtnē bez priekškara. Ko tu vēl cilvēku vairāk vēlētos un varētu iegūt šajā dzīvē? Ja tev pieder Kristus, tev ir viss, tev pieder viss. Un ja tev nav Kristus, tad tev var piederēt visu pasauli, bet tev nav nekā salīdzinot ar to, ko Dievs tev vēlās dot. Un tā noslēdzot, mēs varbūt domājam, ka mēs jau neesam kā Ādams un Ieva. Ka mēs jau nebūtu klausījuši tam vidutājam Luciferam, tai čūskai. Bet vai tiešām? Mēs šodien joprojām meklējam citus praviešus nekā Dievu. Citus, kuri mums pateiks, kā dzīvot, kuri dos mums gudrību, kuri mums palīdzēs atrast to īsto identitāti, kādu mēs gribam, kuri mums izskaidros dzīves jēgu. Un tā mēs klausāmies influenceros un psihologos un politiķos un filozofos, podkāstos, sociālos tīklos. Mēs joprojām meklējam citus priesterus, kādus, kuri mūs attaisnos, kur noņems to vainas sajūtu. Un tā mēs arī meklējam citus priesterus, kuri mums pateiks, visi kārtībā patiesībā. Tu esi labs, kāds tu esi. Un tāpēc, ka mēs gribam kaut kādu šo priesteri, tāpēc mēs ejam pie pāvesta, pie Marijas, mēs gribam izcelt svētos, kuri būtu kaut kādi aizstāvi mums. Bet visvairāk tas, ko mēs darām, mēs ejam pie sevis. Un mēs sev pašam gribam būt priesteris un teikt, es jau neesmu tik slikts, es jau cenšos. Es jau daru labāko, ko es varu izdarīt savā dzīvē. Mēs paši savā ziņā gribam iecelt sevi par priesteriem, par tiesnešiem, kuri piedalās un vada paši savu grēka prāvu. Un mēs arī meklējam joprojām citus ķēniņus, kuri mūsuprāt dos mums to drošību. Nauda, karjera, jo tas mums dos tās sajūtas, pēc kurām mēs ilgojamies. Valsts, ģimene, veselība, un tā es varētu turpināt. Bet tik viens šāds pravietis ir nepilnīgs, viņš kļūdās, un viņa spriedums ir subjektīvs. Ik viens priesteris nomirst un vairs nevar stāvēt mūsu priekšā. Ik viens ķēniņš kādā brīdī krīt. Un tādēļ Dievs dod šo vidutāju, kurš iemieso visas šīs lomas un dara to nekļūdīgi, dara to uz mūžu. Un varbūt tas iemesls, kādēļ mēs tomēr meklējam tur, kur mums šķiet ir kaut kas vairāk par Jēzu, ir jābūt kaut kam lielākam, ir jāmeklē tālāk. Tas iespējams parāda to, ka dziļi sirdī mēs joprojām ilgojamies pēc vienas un tās pašas lietas. Pēc mājām, pēc vietas, kur nav vainas, kur nav baiļu, kur nav asaru, kur nav nāves, kur būs tas paliekošais miers, kur būs prieks, kas ir lielāks par to, ko es redzu ārpus sevis apstākļos, kur būs pārpilnība, kur būs viss ļoti labs. Un tas parāda iespējams to, ka mēs visi ilgojamies pēc šīs ēdenes, kurā mēs tikām radīti un kurā Dievs vēlās mūs aizvest
Bet neviens pasaules pravietis, neviens pasaules priesteris, neviens pasaules ķēniņš tev nevarēs aizvest uz šo vietu. To var tikai viens. Un tas ir Kristus, tavs vidutājs. Varbūt tādēļ tu šajā pasaulē neesi līdz galam apmierināts, jo tu vienkārši neesi radīts šai pasaulē. Tu esi radīts Dievam mājām, ēdenei. Un tādēļ mans aicinājums ir, draugs, nāc mājās, jo mājas ir atslēgtas vaļā. Un Jēzus Kristus ir ceļš, patiesība un dzīvība, kas ved uz šīm mājām, un nav neviena cita ceļa, kā vienīgi viņš. Lūksim Dievu. Debes Tēvs, paldies par Tavu vārdu, paldies, ka caur to mēs varam ieskatīties Tavā sirdī, Tavā prātā. Paldies, ka caur Tavu skatpunktu šai dzīvei veidojas jēga, nozīme. Šī dzīve kļūst arvien mazāka, viņa bija tik nesatverami liela, kur mēs maldījāmies, kur mēs bijām apjukuši, kur mēs nevarējām saprast, kā to visu satvert un kur mēs jutāmies pazuduši. Un caur Tavu skatpunktu tā kļūst arvien mazāk, un mēs ieraugām, ka tas ir starposms daudz lielākā dzīvē. Šī dzīve ir ceļš no ēdenes līdz ēdenei. Un ka Tu aicini mūs. Un es lūdzu, Kungs, par katru, kurš dzird šo Tavu vārdu, ka Tu uzrunātu viņus. Un ka šis atvērtais priekškars stāvētu mūsu priekšā, un mēs varētu raudzīties Tevī, Kungs, un nākt pie Tevis. Lūdzu, Kungs, piedod mūsu grēkus, piedod visu, kas ir ceļā starp mums un Tevi, Dievs. Un palīdz mums uzticēties mūsu vidutājam, Jēzum, lai viņam ir viss gods un slava un pateicība. Āmen.